Hei, hei, mans vārds ir Gunita Lekstīņa-Skroderēna, un šodien mēs tiekamies 41. rubrikas Darīt ir radīt, jeb nejaušību nav sērijā. Un šodien es vēlos paturpināt par vieglo valodu. Jau pagājušajā reizē es aicināju jūs ieteikt man iestādes vai organizācijas, kurām noderētu šī grāmatiņa stāsti vieglajā valodā. Saņēmu vairākus ieteikumus, un jau šonedēļ grāmatiņa dosies pie lasītājiem. Tas, ko es vēlētos, lai šī grāmatiņa neieguļas kādā plauktā, bet tad, kad ir, teiksim, visi lasītāji šajā iestādē ar saturu iepazinušies, viņi pārsūtītu kādai citai iestādei vai organizācijai, kurai tas varētu noderēt, un tā grāmatiņa varētu ceļot pa visu Latviju vai pat pasauli pie saviem lasītājiem. Bet tie, kas ir ar rakstīšanu uz tu un vēlas izmēģināt savus spēkus, tiem es ieteiktu 5. februārī pieslēgties Piejūras pilsētu literārās akadēmijas nodarbībai par vieglo valodu, kur vieglās valodas vēstnesis, tostarp arī es, pastāstīšu par savu pieredzi, kā mums bija rakstīt, ar kādiem izaicinājumiem saskārāmies, un uzzināt, kā tad var piedalīties konkursā, lai pretendētu uz iekļūšanu 3. krājumā. Nu ko, tiekamies atkal nākamreiz. Čau, čau!